Čau visiem manā UB Moto kanālā. Nu ko, draugi, kā redzējāt pēc video nosaukuma, mums ir uz pārdošanu atkal motocikls. Jā, kaut kas bišķiņ savādāks nekā, ko es esmu tirgojis, ne baiks, ne strīds, bet sporta turists. Jā, gribēju jums to motociklu nedaudz parādīt. Tas vidīgs būs vairāk domās tiem, kur viņi gribēs nopirkt. Motocikls ir ļoti labā stāvoklī. Un viņš arī tikko ir nesen atbraucis no Vācijas. Kā redzēt, arī Gašačko aizmugurē, jā, čalis ir atbraucis man no Vācijas, viens ļoti labs draugs. Un es to motociklu no viņa paņēmu un likšu viņu tirgot. Kaut kā tā kā jūs esat redzējuši visus manus motociklus, kas man ir bijuši, visi ir ļoti labā stāvoklī un klienti ir apmierināti. Un kaut kā tā kā es jums parādīšu tūlīt to BMW motociklu. Sporta turistu 2005. gada. Nav viņš jauns, jā, bet ļoti labā stāvoklī. Parādīšu visus plusus, mīnusus, kas, ko, kā. Un tā kā, jā, uzliekam sākumā subscribe, abonējiet kanālu, ja patiks video, uzliekam obligāti laikus un, kā saka, bliežam skatīties to motociklu. Davai! Tagad parādīšu, iziesim kā cauri, kā visiem motocikliem. Sāksim mēs ar bremžu diskiem. Bremžu diski mums ir ļoti labi stāvoklī, kā jauni. Kluči mums ir arī ļoti labi. Riepas mums ir Bridgestone patles, arī ļoti labā stāvoklī. Te viss ir smuks, tīrs. Te mums viss izskatās, visiem aizsargiem. Moci mums sauc BMW R1200 ST, jā. Sporta turists. Viņam ir 105 kW. Fuj, ne 105, ne, 110 zirgi, atvainojos. Ir ABS, visi ABS-i. Vācijā mainīt ir ABS visa sistēma ap 1300 eiro. Visi pilnīgi jauns, visi papīri, kas apliecina par to. Tā ir tāda lietiņa. Visi oriģināli pagriezieni mums ir. Visi mums ir kastes. Visas 3 kastes mums ir, ja. Tālāk. Visi dēļi nav nekas nekur saplēsts, visi pilnīgi kā jauns. Stāvoklis ir labs. Šādi te mums viss izskatās. Jā, parādīšu jums vēl aizmugurē riepa, tā arī pilnīgi var teikt jauna ir. Arī tāda pati. 180-55. Bremžu kluči arī mums ir ļoti labā stāvoklī, tāpat kā bremžu disks. Šitam mums ir kardāns iet, kardāns ir apkalpots, jauni krustiņi, viss tā kā vajaga.
Kaut kā jā, tā mums. Cik te var visu redzēt. Mocis tiešām ir pēc saviem gadiem ļoti labā stāvoklī. Un nobraukums mums ir, nemaldos, 32,000. Jā, 32 000. Kas mums vēl ir? Mums ir ručku apsildes. Te ir pagriezieni, to mēs pielaižam. Te ir tuvais tālais, te ir kaut kāds trip režīms, to es neesmu vēl izprovējis. Bet kaut kā tāds tas bembīts mums izskatās. Te mums arī gaismas ir. Viss, es domāju, kad apskati arī varēs iziet bez nekādām problēmām, kā saka. Te ir armētā šļūtenes virsū, jau kā arī var redzēt. Bremžu. Jā, armētās virsū jau bremžu. Tas viss armētās mums. Kas vēl? Nu jā, mocis ir, kā es teicu, 2005. gada. Ar kardām piedziņu. Reāli foršs sporta tūrists. Mocis tiešām ir ļoti labā stāvoklī, kā saka. Un arī, ja kāds viņu iegādāsies, būs tiešām ļoti apmierinās. Te parādīšu, kas te vēl ir. Aķīts arī tās gēlinieks, kā var redzēt tur. Rekortē. Tas arī svaigs izstās. Kaut kā tā. Tā kā tagad mēģināsim moci parādīšu, pielaidīšu, kā viņš skan. Nu, kā var tās viņš skanēt, bet parādīšu, kā viņš šķiļās. Tagad mēģināsim pielaist. Sagriežam atslēgu un šķiļiem klāt. Lēti citieni. Kas neesmu, ko mocim neesam mainījuši, tās ir sveces, tās varbūt vajadzētu nomainīt. Tas arī viss. Un eļļi, protams. Tā kā tas ir pa lielam viss, ko vajag šim mocim izdarīt. Tā kā mocīt viss smuki. Skan. Varam nedaudz uzgāzēt, cik te varēs dzirdēt. Kā jau sporta turistam tā skaņa. Kaut kā viņš mums tā skan. Bet jā, kā teicu, pa lielam nomainam sveces, eļļu. Varbūt pat tās sveces nevajag mainīt, tikai eļļu nomainam un varam gāzēt. Mocis tiešām forši iet, bez nekādām nav nekāda slēptie defekti, nekas. Mums bija šis mazais foršais video. Jā, un gribēju pateikt, galvenais šī te motocikla cena mums ir 3850 eiro. 3850 eiro būs ar visu reģistrāciju. Var arī iegādāties bišķiņ lētāk bez reģistrācijas, bez apskates, bet ja kādam šīs mocis interesēs, iziesim apskati, piereģistrēšu un varēs braukt mājās ar šo foršo sporta turistu. Tā kā jā, šis motocikls divatā ir vispār forši braukt ar viņu. Un kaut kā tā, ja patika vidiks, uzliekam laiku, abonējam kanālu. Un tad jau, kā saka, tiekamies nākamajos vidikos. Tā kā davai, pīsiņš, čau!